Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Iesākot jauno gadu, vēlam ikvienam klausītājam Dieva svētību, mieru un paļāvību uz viņa vadību. Lai Kungs dāvā gudrību mūsu lēmumos, stiprina ticību un palīdz spērt drosmīgus soļus arī tad, kad ceļš priekšā vēl nav skaidri redzams. Ar pateicību Dievam par aizvadīto un cerību uz viņa klātbūtni jaunajā gadā aicinām jūs būt kopā ar mums arī šajā raidījumā. Pēdējos 3 mēnešus mūsu draudz visā pasaulē ir studējusi un pētījusi Jozuas grāmatu. Tā ir Bībeles grāmata par jaunu sākumu Izraēla tautai. Tautai, kas ilgu laiku bija bez mājām, klejojusi un piedzīvojusi citu tautu atstumtību. Jozuām tika uzticēts īpašs uzdevums – vest tautu pāri Jordānas upei un ievest Kanānas zemē, piepildot apsolījumu, ko Dievs jau sen bija devis viņu tēviem. Šis stāsts nav tikai par senatni. Tas ir arī stāsts par ticību, drosmi, uzticēšanos Dieva vadībai un par izvēlēm, kas jāizdara nezināmā priekšā. Kā Jozuas grāmata un tajā aprakstīto ticības varoņu dzīves var iedvesmot mūs šodien? Par to Vinetai Krauliņai raidījumā pastāstīs Anitra Roze un Elīna Strance. Patīkam klausīšanos! Sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā pirmajā jaunā gada raidījumā. Vēlos iesākt šo raidījumu ar vēlējumu mums visiem, lai jaunajā gadā nākam tuvākās, vēl ciešākās attiecībās ar mūsu debesu tēvu, un lai ikdienas atrodam laiku Dieva vārda studijām un izvēlamies arī ieklausīties viņa klusajā, svētā gara balsī. Es domāju, ka ir ļoti labi iesākt jauno gadu, pētot Dieva vārdu, jo tieši Dieva vārds palīdz sakārtot domas, stiprina ticību un dod virzienu nākošajam gadam. Pirms steigas un plāniem mēs varam apstāties pie Bībeles, lai dzirdētu, ko Dievs vēlas mums sacīt. Un tādēļ šodien ar mani studijā esmu aicinājusi Anitru Rozi un Elīnu Stranci, lai kopīgi atskatītos uz to, ko pagājušā gada pēdējā ceturksnī ieguvām pētot Jozuas grāmatu. Sveicinātas Anitra un Elīna. Sveika! Sveiki! Pagājušā gada nogalē mēs visā Latvijā un arī pasaulē mācījāmies Bībeles studiju materiālu ticības stundas Jozuas grāmatā. Anitra, kuras tēmas tevi uzrunāja visvairāk Jozuas grāmatā? Zini, atkal bija tā, ka bija grūti izvēlēties, jo Jozuas grāmata ir ārkārtīgi bagāta, ar daudzām garīgām atziņām, ar daudziem praktiskiem padomiem. Un man šķiet, ka ir arī tādas ļoti spēcīgas vietas Jozuas grāmatā. Viena no tām, ko mēs parasti atceramies, domājot par Jozuas grāmatu, jūs palieciet mierā un es cīnīšos par jums, ko Dievs saka. Šis apsolījums, kas arī ir dažādos aspektos mūsu dzīvē šodien, izmantojams, piemērojams. Jā, Anita, es tev pilnīgi piekrītu, un vēl man personīgi, kas no Jozuas grāmatas ir tāds atmiņā paliekošs, tie ir panti 1. nodaļā, kur ir 7. pantā sasummējies, kur ir teikts: esi stiprs un drošsirdīgs, stingri izšķīries, jo nopietni ievērot visus bauslības norādījumus. Un jā, vairākās vietās šis esi stiprs un drošsirdīgs. Es domāju, tas arī mums daudziem šodien ļoti, ļoti vajadzīgs un būtu labi to atcerēties. Un tad otra vieta, kas mani tā ļoti, ļoti vienmēr uzrunājusi un aizskārus, ir Jozuas grāmatas 5. nodaļas beigas, kur Jozua sastop kādu personu un jautā, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks, un viņš šeit ir sastapies ar pašu kungu. Un šeit ir tā atbilde:
Nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virsnieks. Un 15. pantā teikts, tad tā kunga karapulku virsnieks sacīja Jozuām novelt savus kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un tas, ka Jozuā, tāpat kā Mūzus, pie degošā krūma satika Jēzu, tā arī Jozuā satiek šeit pašu kungu. Un man ļoti bieži tas iedrošina tieši lūkšanās, ja es lūkšanu laikā atceros to, ka Jēzus ir karapulku, debesu karapulku virsnieks, bet es viņu saucu par ģenerāli. Un tad man šķiet, ka nevar būt neviena lūkšana tāda, kur netiek atbildēta, jo, protams, ka Jēzum ir viss eņģeļu pulks viņa priekšā. Tieši tā, un tu minēji to, ka ir šis karapulku virsnieks, kurš ir pats kungs, un Jozuas grāmatā ir interesanti, un tas ir vairākās Bībeles grāmatās, ne tikai šajā, bet šeit arī tas bija tā ļoti labi vērojams, kur ir tās paralēles ar to, kas notiek tajā, šie reālie vēsturiskie notikumi, un te pašā laikā visu laiku ir tās paralēles ar mums, kas dzīvojam šodien, un ar to apsolīto zemi, kas mūs sagaida nākotnē, un arī šī paralēle par Jozuu, kurš pats ir simbols Jēzum savā veidā, vai ne? Un bija arī ļoti interesanti viena tā tēma, par to šodien sīkāk un patiesībā sarežģīta tēma, un par to vien varētu ilgi runāt par šiem tipiem un antitipiem, simboliem, attēliem un ēnām Bībelē. Tas arī Jozuas grāmatā viss ir ļoti bagātīgi pārstāvēts. Tēma žēlastības pārsteigti runā par otrajām iespējām, kuras mums katram dāvina Dievs. Un kādas pārdomas tev radās pētot tieši šo Bībeles tēmu? Jā, šī bija viena no tēmām, kas man tiešām tā īpaši uzrunāja, un tieši ar šīs otrās iespējas tādu konceptu, jā, jo kuram gan nepatīk, ka viņam dod otro iespēju. Un tur galvenais uzsvars ir uz to otro iespēju, kas tiek dot Izraēla tautai. Mēs zinām, vairāk vai mazāk zinām šo notikumu, kā pirmo reizi, kāds bija sekas, kad tika izsūtīti izlūki uz šo apsolīto zemi, ka viņi atgriezās atpakaļ, un no 12 izlūkiem tikai 2 bija atnesuši ticības vēsti, bet pārējie iedzina tautu mazdūšībā. Ja? Bet no šajā brīdī, kad Jozuā jau tagad kā tautas vadītājs kopā ar visu tautu dodās uz apsolīto zemi, tiek dota otrā iespēja doties šajā izlūkgājienā, un tas veids, tās sekas pēc tam ir pavisam citādākas. Tas otrās iespējas koncepts, tā doma patiešām, man liekas, iet cauri ļoti daudzās vietās Bībelē. Un viens tāds droši vien arī spilgts piemērs ir par Pēteri jaunajā derībā, kurš aizliedz Jēzu. Un vai Jēzus viņam nedeva otro iespēju? Un kā vēl? Viņš uztic viņam ganīt savus jērus. Un domājot par otrajām iespējām Bībelē vispār, tad, kad es vadīju arī šo stundu grupiņā, jautājums bija tāds, jā, kādas piemēras no Bībeles vēl varētu minēt par šo otro iespēju, un pati pārdomājot, iedomājos Pēters, tātad, jā, Pāvils nenoliedzami, pats Mūzus, Ābrahams, lielie vīri, vai ne, Jēkabs, Dāvids. Un ja mēs atceramies Izraēlu kā tautu, tad tur ne tikai otrā iespēja, tur 100 reiz otrā iespēja tika dota un dota visu laiku. Man ienāca prātā pavisam tāda, varbūt vienkārši otrā iespēja, bet tā tika dot arī Ījaba draugiem, kad Ījabs aizlūdz, Dievs teica, lai viņš aizlūdz par saviem draugiem, un draugi tika attaisnoti pēc šīs lūkšanas. Tieši tā. Un ja mēs domājam arī par daudziem cilvēkiem, teiksim, jaunajā derībā, par kuriem mēs lasām, kuriem šķiet it kā tā būtu pirmā iespēja, ja, bet, piemēram, vienalga, lai tā Marija būtu Magdalēna. Marija, Caķejs, farizējs Sīmanis, vēl kādi, ja? Viņi bija dzīvojuši, it kā taču viņi pa Dievu bija dzirdējuši, visi viņi, ja, jo viņi dzīvoja ticīgas tautas vidū. Un tas brīdis, kad viņi sastop Jēzu, tomēr ir šī otrā iespēja, ja? Nevar to nosaukt par pirmo. Un tad man bija tāds jautājums, kā citā vārdā var nosaukt šo otro iespēju, un man atbild bija žēlstība, vai ne, jo tas ir Dievs, kurš dod to otro iespēju, viņš dod to žēlstību, un tā otrā iespēja ir tāds simbolisks vārdu salikums, jo mēs zinām, ka tiešām taisnais, cik reiz kritīs un cik reiz celsies, tur nav skaitlis 2, tur ir vairāk, vai ne, un tiešām debes Tēvs mums dod katreiz no jauna šo iespēju. Protams, tas nenozīmē, ka mums ir ļaunprātīgi tas jāizmanto, jā, bet ja mēs krītam, tad viņš vienmēr ir gatavs mums atkal un atkal dot to iespēju.
Interesants ir šajā pašā notikumā par izlūkiem piedzīvojums ar Rahābu. Un viņa tajā brīdī, kad viņa šos izlūkus uzņem savā namā, kad viņa viņus paslēpj, viņa arī dod viņiem tādu liecību par to, kāpēc viņi to dara. Un to var lasīt Jozos grāmatas 2. nodaļā no 9. panta. Un viņa tiem vīriem sacīja: es zinu, ka tas kungs jums ir devis šo zemi, un ka mūs pārņēmušas bailes no jums, un ka visi šīs zemes iedzīvotāji ir izbijušies jūsu priekšā. Un to pantu tā lasot, es domāju, kāds tas ir kontrasts ar pirmo izlūku gājienu, ja? Kad atnāca atpakaļ tie 10 izlūki un teica, ka viņi ir pārbijušies, tur viss ir milzīgi, mēs esam tur siseņi viņu priekšā, ja? Bet šeit mēs redzam, kā pirmkārt, kā Dievs ir darbojies, kā viss noskaņojums ir mainījies. Un ka šeit no Rahābas ir tā liecība, ka kurš tad tagad ir tas varenais un kurš ir nobijies, ja? Jā, un šeit arī ļoti svarīgi pamanīt to, kas ir principā tā kā attaisnojums tām kaujām, bezdievīgo iznīcināšanai. Nelasot Bībeli, mēs to neredzam, un tad liekas, ka Dievs ir tāds briesmīgs, un ir cilvēki, kas tā domā, ka vecās derības Dievs ir ļoti tāds briesmīgs un bargs, jā. Bet šeit mēs redzam to, ka ir teikts, ka šī Rahaba, kas bija prostitūta, viņa zināja to, un viņa šeit apliecina arī par pārējiem, ka mums ir sametušās bailes, un visi šīs zemes iedzīvotāji ir izbijušies. Tātad visi bija dzirdējuši glābšanas vēsti. Un Dievs gaida 100 gadu. Viņš gaida 100 gadus, gaida 200, gaida 300, gaida 400, un ja cilvēki tomēr tad turas pie saviem briesmīgajiem, jāsaka tiešām briesmīgajiem elkiem, kuriem viņi upurē bērnus, cik ilgi Dievs uz to var skatīties. Tieši tā, un tad lasot tālāk, teiksim, šo Rahābas liecību, kur viņi arī pārstāsta, ko visu tās tautas ir dzirdējuši, kā kungs ir licis izsīktiem Niedru jūras ūdeņiem, un arī kā ir noticis ar tiem amoriešu ķēniņiem, un tad 11. pantā. Un to dzirdot, mūsu sirds ir kļuvusi bailīga, un neviena vīra drosme vairs nav pacēlusies pret mums, jo tas kungs, jūsu Dievs, ir augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakš tām. Tā ir brīnišķīga liecība. Un varētu teikt, ja, kontekstā ar to, ko tu tikko minēji, ka viņi dzīvoja tādā ļaunā vidē, ja, viņiem nebija izvēles iespējas. Mēs redzam, ka viņiem bija, jo bija tie, kas palika nocietinājušies, un tad viņas arī tās sekas piemeklēja, kādas ir, bet bija arī tādi cilvēki kā Rahāba, ja, šajā gadījumā Jērikā nebija daudz tādu, bet bija arī tādi cilvēki. Un tā līdz pēdējiem laikam vienmēr varēs teikt, bet apstākļi bija grūti, es nevarēju, ja. Bet vienmēr būs kādi, kas ir varējuši, ja, mēs tādā visā vēstures gaitā skatoties. Pirmsplūdu laikā zeme bija tik ļauna, ja, nebija iespēja, bet bija tomēr. Jā, un tā līdz laiku beigām, vai ne, gan tumšos viduslaikos. Bija tādi laiki, neko nebija iespējams Dievam ticēt, tas bija dzīvība apdraudoši. Un tad ir ticības vīri, Hus, Hieronims, kas tomēr, labi, caur briesmīgām lietām, bet viņi palika tajā ticībā. Teikt, ka laiki bija grūti un ka apkārt vide bija ļauna, tas īsti nav attaisnojums. Jo īstenībā tā ticība jau rosas sirdī. Un lai kāda arī laiki, protams, mēdz būt biedējoši un briesmīgi laiki, un tādi vēl daudzām tautām šodien ir uz zemes, par ko mums būtu jālūdz sirsnīgi par viņiem un par tām zemēm, kur notiek arī pašlaik tieši kristiešu vajāšanas un iznīcināšana un briesmīgi asins darbi. Bet tas svarīgākais tas, lai cilvēks atvērtu savu sirdi. Jo Dievs var ar savu svēto garu šo ticību pasargāt katra cilvēka sirdī. Tieši tā, un tas notiek arī pie Rahābas, ja, ka Dieva gars jau pie viņas darbojas, ka viņa ir gatava arī šo ticības darbu veikt un paslēpt šos izlūkus. Mēs varam lasīt 3 vietas no jaunās derības. Varbūt, ka vēl kādas varam lasīt, man ir 3 vietas atzīmētas, un viena no vietām ir Ebreju vēstules 11. nodaļa, ko mēs zinām kā ticības varoņu tādu galeriju. Un tur, ko mēs lasām 31. pantā, ticībā netikla Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem draudzīgi uzņēmus pie sevis izlūkus, kā viņa tiek pieminēta starp šiem ticības varoņiem. Un tā patiesībā arī bija varonība, jo ja tie izlūki būtu atrasti vai ne jau viņi vien būtu nokauti, gan jau, ka viņi arī būtu savu sodu saņēmusi.
Tāpat Jēkaba vēstulē mēs lasām 2. nodaļā 25. pantā. Līdzīgi arī Rahāba netikla, vai ne no darbiem viņa tika taisnot, sūtņus uzņemdam un pa citu ceļu izlaizdam. Te ir uzsvars uz tiem ticības darbiem, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Jā. Tas nenozīmē glābšanu ar darbiem, bet tas nozīmē, ka ja tu tici, tad tiem darbiem ir jābūt. Citādi, kas tad tā ir pa ticību, tie ir tikai vārdi. Jā, es pilnīgi tev piekrītu, ka tur vajadzēja būt lielai drosmei, lai tā rīkotos. Tiešām tā bija viņas ticība, ka viņa ticēja, ka ebreju dievs ir tas patiesais dievs, dzīvais dievs, varenais dievs, bet nevienmēr un ne katrs ir spējīgs to ticību arī izdzīvot darbos, praktiskajā dzīvē, un es domāju, šādā ziņā Rahaba tiešām ir tāds lielisks piemērs. Turpinot to tēmu par Rahābu, vēl tāda viena lieta, varbūt ne tik daudz par viņu pašu, cik par to simbolismu, kas ir vērojams tajā notikumā. Un tad, kad viņi ir ar šiem izlūkiem arī savu veidu tādu vienošanos noslēgusi, jā, ka viņa viņus paglābs, un tad, lai arī viņi glābja viņu, jā, kad šī pilsēta tiks iekarot. Un tur mēs varam lasīt arī Jozos grāmatas 2. nodaļa, 18. pāns un 21. pāns būtu 2 pānti, kurus es vēlētos lasīt. Un 18. pāntā ir teikts: redzi, kad mēs nāksim šinī zemē, to izlūk saka Rahābai, tad piesien pie sava loga šo sarkano virvi, ar kuru tu mūs nolaidi zemē, un sapulcini pie sevis šinī namā savu tēvu un savu māti, arī savus brāļus un māsas, sapulcini pie sevis visu sava tēva namu. Un 21. pantā, tad viņa atbildēja, lai notiek, kā jūs sakāt, un viņa tos atlaida un tie aizgāja, bet sarkano virvi viņa piesēja pie loga. Tajā 18. pantā man šķiet, tas ir tik tāds ar dažādiem bībeles simboliem, notikumiem, bagāts pants, un tā domājot, kādas paralēlas mēs tur redzam. Vispirms noteikti ar 2. Mūzes grāmatu 12. nodaļu, ar iziešanu no Ēģiptes, ka tur arī bija jāveic zināmas darbības, bija jānoziež šīs palodas, durvju ailes ar jēra asinīm, jāsapulcē viss nams tajā vietā, ja gribēja palikt dzīvi. Tāpat man bija arī sava paralēle arī ar Noas laiku, ka tomēr bija tai šķirstā jāieiet kopā ar visi, kas vēlējās izglābties. Un arī šeit Rahābai tiek dota tā iespēja, un ja mēs domājam, kas mums šodien ir tā sarkanā virve, tad tas ir Kristus asinis, viņa nopelns, un mēs varam izglābties tikai tad, ja mums šī sarkanā virve pie tā loga ir. Un, protams, ka mūsu uzdevums, nevelti Kristus mums šo uzdevumu ir devis, ejiet un sludiniet, nevis lai mēs vieni paši ar šo sarkano virvi izglābtos, bet lai mēs ap sevi arī sapulcētu, dod Dievs, lai tie ir pirmkārt mūsu mājas ļaudis, un, protams, ka tad arī, cik jau mums ir iespēja strādāt un darboties, un arī darīt to, lai pēc iespējas vairāk ir šo cilvēku, kas te namā sapulcējās un to sarkano virvi arī vērtē. Elīna, kas tevi no šī materiāla uzrunāja visvairāk? Mani uzrunāja tēmas ar nosaukumu viņa žēlstības darbu piemiņa un Jozua un Kālebs ticības milži. Manuprāt, caur Jozuas grāmatai mēs redzam, ka piepildās vārdi no Jozuas 1. nodaļas 7. līdz 8. pantam. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mūzes mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamat šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Ja mēs runājam par šo pirmo tēmu, par Dieva žēlstības un darbiem, tad lasām Jozos 4 no 22 līdz 24. Tad stāstiet saviem bērniem sacīdami, šo Jordānas upi Izraels ir pārgājis pa sausumu, jo tas kungs, jūsu Dievs, lika izsīkt Jordānas ūdenim jūsu priekšā, iekams jūs bijāt pārgājuši, tāpat kā tas kungs, jūsu Dievs, bija darījis ar Niedru jūru, likdams arī tai izsīkt sausai mūsu priekšā, iekās bijām izgājuši tai cauri, lai visa zemes tautas atzīst tā kunga roku, ka tā ir stipra, un lai jūs bīstaties to kungu, jūsu Dievu, visu savu mūža dienu. Šeit tātad ir notikums par Jordānas šķērsošanu. Tas bija cilvēciski grūts solis, bet tas bija ticības solis, ka Dievs ir lielāks
par visu to, ko mēs redzam. Un tas man lika aizdomāties arī par mūsu dzīvi, par mūsu izaicinājumiem, ka Dievs ir lielāks par manu vislielāko problēmu, par šķietami tādu cīņu, ko es nevaru izcīnīt, bet Dievs saka, es eju tev pa priekšu, bet, lai tu redzētu manus darbus, tev tam ir jāsagatavojas. Un Izraēla tauta, viņiem bija jāsagatavojas, viņiem bija jāsvētojas, un tās bija 3 dienas, bet domājot par sevi un manu dzīvi un mūsu dzīvi šodien, es domāju, ka mums katram ir vajadzīgs laiks, lai mēs attīrītos no šaubām, attīrītos no neticības, un es vēlētos izlasīt 2. Korintiešiem 3:18, bet mēs visi atsektām sejām Dieva godību redzētam kā spogulī topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Šajā pāntā ir teikts, kad ne jau es varu attīrīt sevi, nevis es varu pati šķīstīties, bet to dara tā kunga gars. Un dara to tad, kad tu lūkojies uz Kristu, jo Kristu uzlūkojot, mēs mainamies un kļūstam viņam līdzīgāki. Tieši tā. Un šis ir viens liels brīnums, ko piedzīvoja Izraēla tauta. Tas bija viens no entajiem brīnumiem. Un es domāju, kāds mērķis ir brīnumiem šodien? Ja mēs lūdzam pēc Dieva vadības, ja mēs lūdzam, lai Dievs atver mūsu acis, kā Dievs darbojas tagad, kā Dievs darbojas šajā brīdī, vai tas nav brīnums? Vai tas nav brīnums, ka es katru dienu varu piecelties, ka man ir ēdiens uz galda, ka man ir mīļie apkārt, ka man ir miers manā zemē, kur es dzīvoju? Tas ir liels brīnums, bet tam ir jābūt sagatavotam, ka Dievs tev atver šīs acis, lai tu to ieraugi. Tā ir viena no lietām, kas man uzrunāja šajā tēmā. Otra lieta. Mēs zinām, ka Lūkas 1:37 ir rakstīts šādi vārdi, jo Dievam nekas nav neiespējams. Un Dieva šķirsts gāja pa priekšu Izraēla tautai, šķērsojot šo Jordānas upi. Un tas man liek domāt par to, ka, ja mēs liekam Dievu pirmajā vietā, viņš mani izvedīs cauri visam. Viņš man izvedīs cauri grūtībām, neticībai. Un vēl viena lieta, kas man šajā tēmā uzrunāja, kāpēc vispār man vajag atgādināt sev un manam līdzcilvēkam vai draudzēji, brāļiem un māsām, ko tad Dievs ir darījis? Kāpēc vispār tas viss tiek pierakstīts Bībelē, kāpēc mums Bībele ir dota? Un tad man gribās uzdot tādu papildu jautājumu. Kāpēc man vajag ēst katru dienu? Un šeit ir atbilde, lai es nenomirtu fiziski. Bet, ja es neatgādinu par Dieva darbiem, mana ticība var nomirt. Un, ja es viņu nepiedzīvoju, ja es Dievu nepiedzīvoju caur vārdu lasīšanu, caur lūkšanām, tad varbūt man pat nav ko dalīt pārējiem cilvēkiem. Kāds ir Dievs manā dzīvē? Un man patika, bija tāds piedzīvojums no viena cilvēka, kurš gribēja apgāst to, kad, kāpēc jāiet uz dievnamu katru sabatu. Ko tu no tā gūsti? Un tad viņš pajautāja vienam no kristiešiem, vai tu atceries uzrunu, ko teica mācītājs pirms pusgada, pirms dažiem mēnešiem? Un šis cilvēks saka, nē, es neatceros. Tas, kurš jautāja šo jautājumu, viņš jau gandrīz priekā jau sasit plaukstas, ka tagad tūlīt apgāzīšu to, kāpēc ir jāiet uz draudzi, ka tas nav tik svarīgi. Un cilvēks, kurš bija katru sabatu dievkalpojumā, viņš atbild. Bet es arī neatceros to, ko mana sieva gatavoja pirms mēneša, pirms nedēļas. Bet es zinu tikai to, ka ja sieva mani nepabarotu katru dienu, es tagad būtu nomiris. Un tas man tiešām liek padomāt par to,
kad mums ir jāliecina par to, ka Dievs ir dzīvs, par to, ka Dievs darbojas, kā viņš darbojās pie Jozuā, pie Izraēla tautas, tā viņš darbojas tagad. Un kādas bija tās atziņas, ko tu iegūji pētot par Jozuā un Kālebu, par šiem abiem lielajiem ticības milžiem? Jā, tiešām šajā tēmā es varu mācīties no Kāleba un Jozuā par to, kāda tiešām bija viņu ticība un kā viņi atšķīrās no pārējiem cilvēkiem Izraēla tautā. Un gribu izlasīt no 4. Mūzes grāmatas 13. nodaļas 1. pantu. Un tas kungs runāja uz Mūzu. Izsūti vīrus, kas lai izlūko Kanānas zemi, ko es Izraēla bērniem dodu. Pa vienam vīram no katras cilts un izsūti tos, bet viņiem visiem ir jābūt vadoņiem. Un viņiem bija jāapskata šī zeme, ko Dievs bija apsolījis. Un tie griezās atpakaļ pēc 40 dienām, un tie nāca ar dažādām ziņām. Šeit es gribu izlasīt no 4. Mūzes 13. nodaļas šo vienu versiju, ko vīri pastāstīja, atnākot atpakaļ pie Mūzes un Ārona. Un viņi tam izstāstīja un sacīja: tiešām mēs nogājām tai zemē, kurp tu mūs sūtīji, un patiesi tur tek piens un medus, un šie ir tā zemes augļi. Tikai stipra gan ir tauta, kas tanī zemē dzīvo, un pilsētas ir stipri nocietināts un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Anaka bērnus, un Negebā dzīvo amalekieši, bet kalnos dzīvo hetieši, jebusieši un amorieši, bet kanānieši dzīvo pie jūras un Jordānas krastos. Un turpinājumā 31. pants, bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja: mēs nespēsim turp nokļūt cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Šie vīri nesa ziņu, kas apšaubīja, kas nedeva drosmi iet tālāk. Turpretī bija Kālebs, kurš teica šādus vārdus. 13. nodaļa, 30. pants. Tad Kālebs apklusināja tautu Mūzes priekšā un sacīja: mēs iedami iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim. Un šeit bija pilnīgi pretstats. Viņi gāja ar ticību, viņi gāja ar to, ka viņi ieraudzīja šos brīnišķīgos augļus, šīs svētības. Un Kālebs un Jozuā atšķīrās ar uzticību Dieva vārdam, jo Dievs bija apsolījis šo jauno zemi, šo Kanānas zemi. Viņi turējās stipri pie apsolījumiem, ko Dievs bija devis, pie Dieva spēka. Cik svarīgi ir tas, kāds ir iespējas, vai tas ir ticības iespējas vai neticības iespējas. Un tāda atziņa, ka Dievs var darīt lielas lietas caur ticību, bet nevar caur kritiku, caur šaubām un caur masticību. Jā. Un visbeidzot, lai kā mums patiktu raudzīties uz ticības milžiem vai raudzīties uz to, ko cilvēki ir piedzīvojuši kopā ar Dievu, vislielākais piemērs it visā ir mūsu glābējs un pestītājs Jēzus Kristus. Un vienmēr, kad es uz viņu skatos, un kā jau mēs pirms tam runājām, kad raugoties uz Kristu, Dievs mūs pārmaina no spožuma uz spožumu. Un to es nedaru savā spēkā. Jo tieši interesanti ir tas, ka tad, kad es pasaku, ka es nevaru, es neesmu gudra, es to Dievs nespēju izdarīt, tad Dievs apliecina savu vārdu. Tavā nespēkā mans spēks varans parādās. Un tas ir arī mans novēlējums. Raudzīsimies uz Dievu. Raudzīsimies uz Jēzu Kristu. Tas ir novēlējums gan man pašai, gan arī katram klausītājam. Paldies jums, darbie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!